Master traininga treneri, eksperti dalīsies ar savu pieredzi. Mana pārliecība nemainās. Master trainingi nav labi treneri un eksperti. Master trainingi ir labāki treneri un eksperti Latvijā. Tas drošības burbulis vai kvadrāts, viņš palielinās, samazinās, bet viņš ir ļoti konstants. Tas ir, ja mūsu prāts ir tīrs, gods un mierīgs, tad viņš perfekti atspoguļo to realitāti, kurā mēs dzīvojam. Tad mēs realitāti uztveram adekvāti. Mēs nerunājam par tādiem mistiskiem viņiem. Mēs bieži vien paši esam kādā no šīm lomām. Un tas svarīgākais ir saprast, kur es šobrīd atrodos un kas šobrīd notiek. Ko es gribu pastāstīt no sākuma, tas ir pats galvenais mums saprast, kura līmenī mēs tagad esam, ja, un kā mums pāriet uz nākamo līmeni. Ja, jo visi mēs zinām, ka nodarboties ar sportu ļoti svarīgi. Tas, par ko mums jādomā mūsdienās, mums ir jādomā par rīcību. Par to, ka nevis es vilkšu ārā savu aizvēsturisko ieroci, tur manī iekodēto, bet es iešu tālāk un domāšu, kā rīkoties. Jo no tā, ja jūs esat vadītāji, ir atkarīga ne tikai jūsu darba vide, ir atkarīgs tas, vai jums būs vai nebūs konflikti, ir atkarīgs tas, vai būs vai nebūs rezultāts, ir atkarīga visa jūsu uzņēmuma ilgtspēja. Laimi var atrast miera stāvoklī, un laimi var atrast savā sirdī. Šodien tāpēc esmu šeit, jo mēs vadītāji, vienalga kur līmeņa, neesam pilnīgi nekas bez darbiniekiem. Un šeit ir par labbūtību. Pirmkārt, mēs paši caur savu pieredzi izejam cauri, kas ir tas, lai mēs justos labi. Un šis ir tas, ko es necīšu ikvienam manam kolēģim, savam darbiniekam, lai tikai tad, ja viņi jutīsies labi, es jutīšos labi, un organizācija jutīsies labi, un Latvija jutīsies labi. Daudz kas ir tāds, kas ir jau kaut kas pieredzēts un var būt apstiprinājumu, bet droši vien cauri visam ir kaut kas saistībā ar darbošanos ar sevi, un tas, kas ir, pirms, es tagad skatos uz to pierakstu bildi, kas veids ir ar mieru, un to, ka ir lietas, kas sākas un ka viņas beidzas, un ka tas ir tas, kas jāpatur prātā. Man bija interesanti. Godīgi sakot,
Ir tā, ka šādas te konferences, jeb tādas ilgstošas mācīšanās kaut kur tā kā iemidzina un kaut kad garlaicīgi kaut kādā brīdī parādās arī. Šeit no pirmās līdz pēdējai minūtei vispārībā koncentrēt uzmanību, jo viss bija interesanti arī. Ļoti, ļoti iedvesmojoši. Tiešām. Kas tieši? Tieši, ka to jāuzsāk ir vingrot no rītiem, ka mums jau ir jau programma sastādīta, bet nekādīgi neesam līdz praktiskām nodarbībām nonākušas. Ja? Tas, kā ļoti Evitas lekcija, jā, patika arī Anšam. Viņus mēs arī tā kā redzam, ka varētu kādu turpmāku sadarbību, jā, arī veidot attiecīgi, jā, par tādu arī empātiju un par stresa noņemšanu un tādā jau lielākā lokā kolēģiem arī.